Tad optiku mēs esam iegādājušies. Tēmeklis ir uzstādīts. Viss, kas ir atlicis, ir piešaut, izmērīt lodes ātrumu un doties medībās. Tas ir arī viss, tik vienkārši. Tad viena no pirmajām darbībām, ko mēs darām, es gan ieslēgšu šobrīd filmēšanas režīmu, bet izņemot ārā aizslēgu, mēs paskatāmies caur stobru uz mērķi, un tad paskatāmies, kur mums rāda optikas krusts, un attiecīgi veicam regulāciju, ja tas ir nepieciešams, jo ir nepieciešams, lai pirmais šāviens būtu papīrā, un no šī pirmā šāviena mēs varam sākt jau veikt korekcijas. Pēc tam, kad stobrs ar tēmekli ir salāgots, mēs esam gatavi šaušanai. Pirmais šāviens ir veikts, tagad veiksim korekciju. Tātad trāpījums mums ir 5 cm pa kreisi un 2,5 cm uz leju. Šobrīd veiksim pieregulēšanos vēl, lai būtu pavisam precīzi. Bet ir viens mazais knifs šādos te saulainos laikapstākļos un vispār dienas laikā viena no pat foršākajām lietām, ko darīt, ir izmantot vai nu foliju vai melnu uzlīmi. Šajā gadījumā mums ir uzlikta 5 cm melna uzlīme, kur arī ļoti smuki spīd un ir redzama. Tātad ieejam. Vispirms jau vajadzētu sākt ar to, ka mēs uzliekam latviešu valodu. Latviski. Tā ir pirmā daļa. Otrā daļa. Nulles iestatīšana. Spiežam virsū. Pirmais profils. Pēc tam profila nosaukumus mēs varam saregulēt caur telefonu. Šeit piešaušana. Šeit jau ir korekcijas, ko mēs esam veikuši. Tātad uz augšu uz leju 29,5 klikšķi. Un pa kreisi, pa labi. Labi, nav būtiski. Ir arī veikts sānu korekcijas, un tas, ko mēs šeit varam darīt, ir iet nedaudz uz leju, līdz palielināmajam stiklam, uzspiežam virsū un pievelkam attēlu tuvāk. Sarkanais krusts mums saglabāsies, baltais punktiņš saglabāsies kā šaušanas vieta, un sarkanais krusts būs nepieciešamā korekcija. Tad mēģinam ievietot abus krustus centrā un nospiežam sniegpārslīdi. Gandrīz ir centrā. Un šeit sākam korekciju. Tātad mums vajag 5 cm pa kreisi, XY asī, tas nozīmē ar vērtību mīnus. Griežam 5 cm. 5,06 mums derēs. Un uz trāpījumu mums vajag nedaudz uz augšu. Tas nozīmē, ka mums jāgriež ir negatīvajā virzienā 2,5 cm. 2,5. 2,63 arī pavisam noteikti derēs. Saglabāt, jā. Un ejam no visa ārā. Tātad piešāvuši mēs esam. Šobrīd izdarīsim to, kad savienosim tēmekli ar telefonu. Ievadīsim iekšā balistiskos datus, iedosim profilu nosaukumu, lai, kā teikt, ir viss smuki, skaidrs un nepārprotams. Un paralēli piešaušanai mēs esam arī izpildījuši mājas darbu. Ar ātrumu mērītāju esam samērījuši šāviens, lai zinātu precīzi, kāds ir mūsu vidējais ātrums, ar kur mēs varam rēķināties, šaujot tālākās distancēs. Tātad savienojam tēmekli ar telefonu. Telefonā ieslēdzam Wi-Fi.
ir pavisam noteikti jāielādē aplikācija Knockpiks. Un tad mums ir nepieciešams veikt šo te savienojumu. Telefons atradīs Wi-Fi tīklu ar iekārtas sērijas numuru nosaukumā. Spiežam pievienoties. Paroli ir no 1 līdz 8. Tātad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un mēs esam savienojušies. Mēs esam iekšā uz balistiskās kalkulācijas. Šeit spiežam uz lokālu. Taisam jaunu profilu. Profila nosaukums mums būs, tā, lai pašam vieglāk ir sadzīvot ar visu, tad es rakstu 6,5 F. Un šeit mums ir iespēja izvēlēties lodi no bibliotēkas, no visas pieejamās datubāzes. Un šeit mums ir pieejami kalibri. Un tad skatīsimies, vai šeit apakšā mums dzīvos arī tas, kas mums ir nepieciešams. Tātad 6,5 norma. Norma, jāktmačs ir. Balistiskais koeficients 4,28. Lodes svars 7,8 grami ir pareizi. Tas, kas mums šobrīd nesakrīt, ir lodes ātrums, ko mēs, kā izrādās, nevaram izmainīt. Varbūt šeit. Jā, šeit mēs varam izmainīt. Tātad ar ātrumu mērītāju mums vidējais ātrums ir 962 m/sekundē. Spiežam apstiprināt. Vēl viena no niansēm, kas mums ir nepieciešama, ir augstums no stobra ass līdz optikas centrālajai asī. To mēs esam izmērījuši, un tie mums ir 60 mm. Tos mēs arī saglabājam. Temperatūra ir plus mīnus 15 grādi. Augstumu var būt, mēs varam nomainīt uz kaut kādiem 130 metriem, par cik tik augstu mēs nedzīvojam. Relatīvais mitrums šobrīd, es domāju, ka nebūs pats būtiskākais. Tātad ieslēgšu arī tēmeklī filmēšanas režīmu un spiežam Save to Device. Tātad balistiskie dati mums ir savadīti. Dosimies, vispirms pārbaudīsim, vai viss strādā korekti uz metāla gongiem, un pēc tam jau mēs dodamies medībās. Tik vienkārši. Tātad, balistiku mēs esam savadījuši. Šobrīd pats būtiskākais ir pārbaudīt, vai tas viss strādā praksē. Un to tad mēs arī daram. Ar vienu rokas spiedienu mēs nomēram attālumu. 234 metri. Tēmeklis mums dod korekciju. Pazuda. 11,96 centimetri. Ievelkam tuvāk. Un šājam. Soli pa solim viss ir izdarīts. Esam iegādājušies, uzlikuši, piešāvuši, nomērījuši attālumu, ievadījuši balistisko kalkulātoru, pārbaudījuši, kā tas viss strādā dabā. Strādā, džeki, jo šitā te rore, katru reizi, kad viņi rādažu nakts šaušanā piedalīsies, viņi ar pirmo vietu ir atbraukus mājās. Nu ko? Tiekamies buku takās. Čau!